Maija pēdējās dienās skolās ar svinīgiem pasākumiem noslēdzās kārtējais mācību gads, suminot skolotājus un skolēnus, kas gada laikā guvuši panākumus dažādās jomās. Apkopojot paveikto, izaicinājumu izglītības jomā ir daudz, kaut vai mācību līdzekļu trūkums, kas ir neatrisināta problēma jau gadiem. Ministrija sola, ka visos priekšmetos būs gan mācību grāmatas, gan mācību platformas, ko ļoti gaida katrs pedagogs, lai tas viņam atvieglotu darbu. Neskatoties uz mācību līdzekļu trūkumu, pedagogi esot strādājuši no sirds, gatavojot skolēnus zinātniski pētnieciskajiem darbiem, olimpiādēm un arī centralizētajiem eksāmeniem. Šogad novada skolēni ir guvuši panākumus gan zinātniski pētnieciskajos darbos, gan dažādos konkursos un olimpiādēs. 2 novada skolēni no Špoļu vidusskolas un Ilūstas Raņa vidusskolas ir guvuši panākumus valsts olimpiādēs. Visi skolēni, tie, kuri ir ieguvuši godalgotas vietas olimpiādēs, gan novadā, gan valstī, gan Latgales novadā, tie saņems arī naudas balviņas. Naudas balvas bērniem ir ļoti dažādas, sākot no 5 eiro, tā ir mazākā summa, līdz 210. Tas ir tiem, kuri ir ieguvuši godalgotas vietas valstī. Šogad ir īpaši bija arī tas, ka piedalījās speciālo programmu bērni olimpiādē. Arī šeit ir sasniegumi, arī šie bērni tiek apbalvoti. Aizkustinošs gada noslēguma pasākums notika Sventes vidusskolā, kur mācību gada izskaņā tradicionāli tiek sumināti konkursa gada skolēns laureāti. Par tādiem šogad kļuvuši 9 skolēni, kuriem izdevies apvienot labus sasniegumus mācībās ar aktīvu sabiedrisko darbu un dalību interešu izglītībā. Sākumskolas posmā balvu gada skolēns ieguva Aleksandra Ragozina, Amina Smilgina un Viktorija Miglāne. Pamatskolas posmā Anastasija Krivaševa, Vladimirs Desjatkovs un Zoja Salavjova, bet vidusskolas posmā Samanta Savieļeva, Jana Švedova un Anna Virbale. Visi konkursa laureāti saņēma zemnieku saimniecības stārķi sarūpētās naudas balvas. Pasākumā Sventes vidusskolā prieks mijās ar skumjām, jo šis mācību gads bija pēdējais 3 pedagogiem, kuri nolēmuši doties pelnītā atpūtā. Ar ziediem un pateicības vārdiem pensijā tika pavadīta skolas marionešu teātra vadītāja un mūzikas skolotāja Natāļa Agurcova un direktora vietniece skolotāja Biruta Ondzule. Pelnītā atpūtā nolēmis doties arī ilgadējais skolas direktors Aleksandrs Sibircevs, kurš darbam Sventes vidusskolā veltījis 35 gadus. Viņš atzīst, ka šajos gados ir paveikts daudz, ir notikusi skolas renovācija un sakārtota materiāla tehniskā bāze, izveidojies ļoti labs pedagogu kolektīvs un ir daudz talantīgu bērnu, pie kuriem tikai jāatrod pareizā pieeja. Skola turpina darboties kā vidusskola. Šajos gados mēs arī iesākām neklātienes programmu, un viņa veiksmīgi turpina attīstīties un darboties. Mēs izpildām visas prasības, kuras attiecās uz klašu piepildījumu gan pamatskolas grupā, gan vidusskolas posmā. Un domāju, ka viņa pastāvēs kā vidusskola vēl ilgākus gadus, kaut valsts mērogā visu laiku runā par skolu tīkla sakārtošanu. Par jauno Sventes vidusskolas direktori ir apstiprināta līdzšinējā direktora vietniece Aija Savieļeva, kura pie jaunajiem pienākumiem ķersies ar 12. jūliju. Pēc augstskolas absolvēšanas Aija atnākusi strādāt uz Sventes vidusskolu, tā ir viņas pirmā darba vieta. Skola ļoti krasi mainījusies par 24 gadiem. Ir piedzīvota renovācija gan skolā, gan apkārt skolai, ko mēs ļoti gaidījām. Kļūstot par skolas direktori, es uzņemu uz sevi atbildību, es zinu, ka nebūs viegli. Sventes vidusskolas direktors Aleksandrs Sibircevs ir ļoti atstājis labus pamatu, ko vajag man turpināt. To es ļoti labi apzinos. Jaunā direktore atzīst, ka izaicinājumu netrūks. Ir jāsaglabā skolas neklātienes posms, jānokomplektē 1. klases un jāpiesaista jauni pedagoģi. Pašlaik skolai nepieciešams mūzikas skolotājs, kā arī dizaina un tehnoloģiju skolotājs. Es neatvados no skolas pavisam, tāpēc, ka es uzskatu, ka pirmajā gadā mans pienākums ir palīdzēt jaunajam direktoram, jaunajam vietniekam, risināt tos jautājumus, kurus viņam vajag risināt pirmajā gadā, kas viņam ir nesaprotams, varbūt kaut kas nezināms, jauns, sākot no stundu saraksta sastādīšanas, tarifikācijas un budžeta veidošanas nākamajam gadam.
darbošos pēc principa. Ja viņi mani aicinās, es nākšu. Ja nesauks, es nejaukšos darbā. Darbinieki man uzdāvināja izkara lāpstu, grēbekļus, lai es varētu darboties dārzā. Skolnieki man uzdāvināja stādus, kurus es iestādīju laukos un kurus vajag apstrādāt. Es domāju, ka es atradīšu sev darbu gan lauku mājā, vecāku mājā, apstrādājot un audzējot stādus, gan savā dārziņā, kurš ir šeit Sventē. Man būs laiks vairāk pastaigāties pa mežu, palasīt sēnes, ogas. Es atradīšu savu nodarbību.